Gadījumā, ja jūs būsiet Rīgas domē un jo īpaši valdošajā koalīcijā, šeit jau tika minēts, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais resurs, kas ir pašvaldību rīcībā. Tā pašā laikā nav nekāds noslēpums, ka ļoti daudz cilvēku, kas šobrīd pelna naudu Rīgā, pēc tam šo iedzīvotāju ienākuma nodokli ved sev braucot uz mājām, sev līdz uz Tukumu, uz Jūrmalu, uz Ķertavu, uz Māruķu, uz Siguldu, uz Garkalni, uz Ādažiem, uz Salaspili, uz Rikšķili, uz Ogli un tā tālāk. Vai jūs redzat nepieciešamību šeit kaut ko mainīt? Kad es būšu Rīgas mērs, tad būs tā. Tātad pašvaldības budžeta ieņēmumu būtiskāko daļu sastāv iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tātad cilvēku skaits reiz viņu vidējais iedzīvotāju nodoklis. Šie divi parametri, kas ir būtiski jāpaceļ uz augšu. Tas būs mans galvenais uzdevums. Tātad katra individuālā cilvēka vidējo nodokli pacelt uz augšu, tā ir uzņēmēju lieta. Tātad uzņēmējiem jārada apstākļi, lai viņi var strādāt efektīvāk un maksāt lielākas algas, bet pieaicināt cilvēkus, kas Rīgā strādā, kuru bērni Rīgā mācās vai iet bērnu dārzā, būs speciāla programma un ļoti plaša, dažādiem līdzekļiem. Ja mēs, piemēram, paņemsim Rīgas satiksmi, tad šobrīd, kad pensionāri un skolēni jau brauc pa velti, un ja mēs parēķinām tās izmaksas, ko sastāda visi kontrolieri un visas e-kartes izmaksas tātad šai daļai privātai kompānijai pa etalonu uzturēšanu, Rīgas pilsētai iespējams jau šobrīd būtu daudz efektīvāk rīdziniekiem visiem atļaut transportu pa velti. Un ar daudziem maziem stimuliem var panākt to, ka cilvēks deklarējas Rīgā. Un to var izdarīt šobrīd ļoti vienkārši. Tad, kad bija tautas skaitīšana, es savā dzīvoklī konstatēju, ka tur dzīvo vēl divi pilsoņi, kas ir deklarējušies. Tātad, bet vismaz, es viņus nekad mūžā neesmu redzējis, bet viņi vismaz iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja viņiem ir ienākumi, maksā Rīgas pilsētā. Tātad šī ir ļoti, ļoti būtiska lieta, pati būtiskākā.